Tagad faktiski jau var sākt skaitīt stundas līdz brīdim, kad latus mūsu makos nomainīs eiro. Pēdējās nedēļas tik aktīvi kā nekad iepriekš gan kolekcionāri, gan vienkārši interesanti cenšas iegūt savās kolekcijās īpašās latu monētas. Vispieprasītākā un dārgākā ir monēta ar stārķi, kuras cena tirgū daudzas reizes pārsniedz savu nominālu vērtību. Atvadoties no lata, šovakar esam sagatavojuši sižetu par to, kā Latvijā vispār aizsākās īpašo apgrozības monētu veidošana un kāpēc pirmais bija tieši stārķis. Turpina Kārlis Roķis. 15 līdz 25 lati tik daudz sludinājumu portālos šobrīd maksā īpašās apgrozības monētu, uz kuras attēlots stārķis. Šis latiņš savulaik bijis pirmais no īpašās apgrozības monētu klāsta un nokalts vien 250 000 eksemplāru apmērā. Mēs redzējām, kā vācieši dažādo savus 2 marku monētas un kā Anglijā katru gadu tiek izlaista jauna mārciņa ar atšķirīgu dizainu vienā pusē. Un tā ideja gaisā pamesta kaut kur pastāvēja, līdz notika konkurss zelta 100 latu monētas dizaina izstrādē. Tieši šajā konkursā savu ideju par stārķi pieteica tēlniece Olga Šilo. Lai gan viņas stārķis uz zelta 100-latnieka neparādījās, tā motīvs vēlāk tika izmantots pirmās īpašā dizaina 1 latu monētas kalšanā. Uz to laiku jau apgrozījumi bija vairākas monētas lasis, gotiņa. Tad man tā šķita, ka pietrūkst vēl gaisas simbolu. Jau visas stihijas it kā gandrīz atainotas. Un tad es izlēmu, ka tas būs putns. Un ja putns, tad, protams, stārķis, jo viņš simbolizē uzticību, ģimene, tuvs lauku dzīvei. Viņš ir tāds ļoti latvisks arī putns. Māksliniece atzīst, ka līdz šim neviens darbs viņas dzīvē nav bijis tik ilgs, atbildīgs un grūts, kā strādājot pie monētas ar stārķi. Putni viņi vēl ļoti sarežģīti attēlošanai, jo tikko pamainīs kaut kādu līniju, biezu, garumu, knābe formu vai garumu, tas jau būs pavisam cits putns. Dzīve viņš ir mīļš, bet, kad tu viņu attēlot, sāku ar viņu darboties kā ar formu, tad sapratu, ka tas ir kaut kāds bundulis ar ļoti tievam garam ekstremitātam, kas cilnim ļoti sarežģīts. Stārķa veidols uz monētas mainīts vairāk kārt. Starp darba variantiem bijusi gan monēta ar 2 putniem, gan lidojošā stārķa veidols. Līdz beigās izvēlēts stārķis, kurš vīja līgzdu. Lai arī sākotnēji māksliniece stārķim knabī ielikusi zāles pušķīti, par to savs galavārds bija sakāms toreizējiem Latvijas bankas prezidentam. Ainards Repši pamanīja, ka tas neskaidrs priekšmets knābi, tiešām neskaidrs. Viņš atgādināja, ka tomēr vajag ielikt viņam knābi to zāriņu. Arī pēc stārķa monētas Šilova turpina darbu pie naudas tematikas. Šobrīd viņa Latvijas bankai veido leģendārās Mildes krūštēlu. Savukārt banka gatavojas tālākai īpašo monētu kalšanai. Tiesa motīvi uz jaunajām eiro monētām būs citi. Uz 2 eiro monētām mēs akurāti skudras stārķus kalt nevarēsim, jo tur tomēr sižetiem būs jābūt saistītiem ar kādiem nozīmīgiem notikumiem valsts vai Eiropas kontekstā. Bet katrā gadījumā vienu, ko mēs turpināsim, tas ir šo stāstu par Latviju, kā mēs to esam visus gadus 20 vairāk jau darījuši. Pirmā jaunā Latvijas bankas veidotā 2 eiro monēta dienas gaismu ieraudzīs nākamā gada nogalē. Par to, kādi attēli varētu rotēt šīs monētas Latvijas banka, lems janvārī. Kārlis Roķis, Juris Rītiņš, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.